Agrāk es to darīju primitīvi, izmantoju dimanta ripu un akumulātoru urmašīnu. Bija labi, bet pateikt, ka tas ir ļoti labi un perfekti, noteikti, ka es melošu. Ja cilvēks profesionāli strādā un ikdienā strādā, palīgi ierīce metinātājiem, kuri strādā tigru, izmantot šādu palīgi ierīci, kas nav lēta, bet toties elektrodu mēs varam sagatavot priekštiga atbilstoši vajadzīgiem leņķim. Tas leņķis šeit regulējās no 5 grādi līdz 180 grādi. Ieliekam jebkuru vajadzīgos leņķi atkarībā, ko mēs metināsim, vai nerūsiešu terodu vai alumīniju. Ļoti svarīgi tas leņķis un pareizs asinājums ļoti smalkām detaļām. Mēs metinām plānus metālus un tam elektroda asinājumam būtu jābūt perfektam, lai nodrošinātu stabilu loka kvalitāti. Un kā tas darās? Ir canga, ja, un ir canga, kas iestiprinās iekšā vajadzīgam elektroda diametram. Iestiprinām elektrodu, uzstādām nepieciešamo leņķi, ieliekam statīvā iekšā un palaižam to piespiežam pogu, lai darbojās motors, un iekšā ir dimanta ripa, kas kvalitatīvi nosina polforma elektrodu nepieciešamajam leņķim. Ja tu strādā metinātājs svētdienas metinātājiem, varbūt tas nav nepieciešams, bet ja mēs strādājam profesionāli, iesaku ļoti labs un ļoti nepieciešams.